Čau visiem! Šodien es gribu uztaisīt vistām lielāku dzeramo trauku, jo ir tāda situācija, ka viņas 3 litri izdzer vienā dienā. Vai pusotrā dienā, vai apgāž, vai kaut kas notiek vēl. Un tas dzeramais trauks, kāds ir šobrīd, viņā tiek arī netīrumi un zāli, un viņas tur uzlic viņam virsū un piekakā un tur visu kaut ko. Un tad es izdomāju, uztaisīšu no šitā te, ko es rādu iepriekšējā video jau, uztaisīšu dzeramo trauku un pielikšu klāt viņam šo spaini kā dzeramo trauku. Jā, un tad es domāju, izrupšu caurumiņu te apakšā uztaisīšu caurumiņu sānā, ja? Un pieskruvēšu šo te, un šitais izies cauri sietam, un tur būs šī caurule, un uzgalīts iet galā. Nu, ok, un tad taisam un skatāmies, kā sanāks. Šim es pieliku to, jo šitais sākumā laidu cauri, un tad es pieliku to pilēšanas savācēju, to pilīšu savācēju trauks viņš saucās. Tā kā skatīsimies, kā sanāks, un aiziet daram. Tā, nu lūk, arī es tagad sāku likt to sistēmu virsū, un reku uzliku to visu dzeramo lietu. Sākšu tā uz augšu, lai smukāk, lai tur arī viss smuki ir, dizainiski. Nelielā slīpumā es viņu uzliku, tā lai būtu drusku slīpumiņš, jo tas viss ir dēļ gaisa burbuļiem. Viss tas slīpumiņš ir vajadzīgs. Un te man ārā stāv spainis. Tā, un ir tāda lieta, ka te sākumā, nu tagad man uzreiz jau tek viņš, jo es viņu drusku jau atgaisoju, bet ir vajadzīga atgaisošana. Reku šis vēl netek, jo viņam augšā šie gaisa sakrājas visticamāk, ka, ja teiksim, šis tek, bet tas netek. Un pēdējais apstīsimies. Pēdējais tek, šitas knapi kaut ko tecina, un šitas netek vispār, ja? Vienmēr jāpārbauda viņi ir. Un šis netek, bet ne jau vainēt pašos nipeļos, bet gan tajā, ka viņš nav atgaisots. Un, lai atgaisot, es parādīšu vienu lietu, kā es to daru. Tā. Reik, man ir spainiņa ūdens ieliec. Un šeit ir tā caurle, vienkārši caurle ir jāspēdiš tā te. Un tad varēs redzēt, ka te nāk burbulīši ārā gaisa. Un tā jāspēda, kamēr viņi vairs nenāks. Vēl var pacelt spaini uz pašu augšu arī, bet tas baigi nepalīdz daudz. Tā ka tā burbulīšu spaidīšana, caurle spaidīšana ir visefektīvākā, manuprāt. Kas spiež, man nāk gaisa ārā. Un tā jāspēda, kamēr viņš beidz nākt. Un tad aptīsimies, kā tāda būs beigās. Tā, ok. Tagad es pumpēju un vairs tur nenāk burbuļi, ko var redzēt, kad es spiežu. Arī jau pēc sajūtām var saprast, ka caurule ir pilna ar ūdeni. Un te nekādi burbuļi vairs nenāk. Redziet? Viens bija maziņš. Ok. Tagad iesim iekšā. Pārbaudīsim visus nipeļus, kā saka, ventīļus, vai kā viņus sauc. Iesim un pārbaudīsim. Tā, un tagad skatāmies. Šitais perfekti, šitais ideāli, šitais superīgi. Tā vēl 2, šitais ļoti labi, un šitais arī fantastiski. Šeit mums nevajag slapjumu lieku iekšā īstenībā, bet labi, viņas arī to izdars droši vien. Nu ko? Vēl pateikšu, ka vistām ir tā, ka dzērienu labāk ir viņām ar knābi dzert uz augšu un ēdienu ar knābi uz leju. Jo dzer tāpatās, ja viņi dzer no šī trauka, tad viņi iedzer un tad atliec galvu uz augšu. Tā ka te viņām jau tas ir atvieglots uzreiz. Tā vēl piekārtosim te, lai smukāk izskatās. Dizainiski, lai smuki tur viss. Ok, labi. Tas laikam arī viss īsumā šai video. Atcerieties vienmēr aizslēgt vārtiņas. Arī, ja jūs ejat tikai uz pusminūti ārā, vienalga, lai tādam ciet. Un, ja jūs vajadzētu šādu sistēmu arī, vienmēr jāliek virsū vāks. Tā, ka es arī iešu un uzlikšu vāku. Un te jūs arī varat klāt pieliet etiķi vai ķiplociņu pēc norādījumiem no kāda speciālista. Es vēl veicu nelielas uzlabojumus dzirdīšanas sistēmā.
noņēmu nost to ķeblīti un piekāru drātī klāt. Tam ir vairāki labi argumenti, jo tagad, ja es pārstumju mājiņu, tad man vairāk nav problēmas nekādas. Savādāk tur stāv tā tabureta, tam man jāstum līdz vai kā, nu tur vai jāvienoja no spainis. Bet tagad viņš tur stāv un karājas, un ja vajag pieliet ūdeni, es attaisu vāku, pielieju ūdeni. Ja vajag spaini izmazgāt, es atāķē izmazgāju, un viss notiek. Un suns var skatīt arī brīvi šeit cauri apakšā. Šobrīd viņām ir arī vēl tā iepriekšējā sistēma, jo viņas vēl īsti nesaprot, ka var dzert arī tur. Dažas jau saprot, bet dažas vēl īsti nē. Jo vispār viņiem šā te ventīļu sistēma saucamā labāka ir, jo tad viņas galvu ceļ uz augšu, lai padzertos. Nevis uz leju. Nu, reka viena iekārtojās un sauļojas saulītē. Tā ka šādi es uztaisīju, un tad vēl būs interesanti par barošanas sistēmu, bet tas jau būs cits video. Sekojiet, laikojiet, un jūs zināsiet jaunāko informāciju un jaunākās interesantākās lietas, kā mums te viss notiek. Čau!